pirmā sadaļa būs tātad par teritorijas izmantošanas sabūves noteikumu izstrādi. Šeit, principā, es varu izdalīt kaut kādas, teiksim, 5 apakštēmas par vispārīgo TIAN struktūru un vispārīgās daļas izstrādi, funkcionālo zonu izstrādi, kas saistās tieši ar tekstuālo daļu, abūs parametriem, un visbeidzot pieskaršos arī datu kopēšanai. Teiksim, mēģināsim atbilstoši arī kā vakardien veidojām mēģināšu pastāstīt, kā arī nodemonstrēt konkrētu funkcionalitāti testu vidē. Ir, protams, kā vienmēr, teiksim, kolēģis vienmēr piemin šādos gadījumos šo te Murphy likums. Mēs esam arī, diemžēl, vakar konstatējuši, ka mūsu izstrādes testu vidē ir savas nepilnības, kuras šobrīd līdz galam abūs parametri izstādi mums nestrādā, attiecīgi mēs nevaram kaut kādas atsevišķas lietas saglabāt, bet tajā pašā laikā es centīšos šo te informāciju nodot prezentācijas veidā un noteikti, ja būs kaut kādi jautājumi, centīsimies šo te maksimāli nodot. Tad sāksim ar pirmo vispārīgo informāciju par TIAN izstrādi kā tādu. Principā, kā mēs ziņām, strukturētā veidā ir 2 plānošanas dokumenti, kuriem tātad TAPIS sistēmas ietvaros mēs izstrādājam TIAN, tas ir teritorijas plānojums un lokāla plānojums. Attiecīgi mēs izdalām TAPIS arī formā un arī, teiksim, struktūrāli, vismaz es iekšēji izdalu šīs 4 lietas, no kā gala rezultātā tad ģenerējās šī teritorijas izmantošanas sabūves noteikumu datne, jeb visu tā kopējā datu kopa, tad vispārīgā daļa kā tāda, funkcionālās zonas ar šīs konkrētās zonas nosacījumiem, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un atsevišķi abūs parametru daļa. Visdrīzāk arī viens arguments, kāpēc zonas un teiksim, šie te tīni ir izdalīti atsevišķi, ir tas, ka mēs datu bāzē glabājam atsevišķi arī ģeotelpiskos datus. Līdz ar to tā nav tīri tikai tekstuālā informācija, tad šīs abas sadaļas ir nepieciešams arī kartogrāfiem. Un attiecīgi šīs te pastarpinātās lietas ir nepieciešams arī abūs parametriem. Šo te pēc būtības, manuprāt, būtu diezgan pagrūti vienā formā salikt. Attiecīgi, esam diezgan, ne bieži, bet ir bijuši gadījumi, kad gan izstrādātāji ir jautājuši, kāpēc šo te visu nevarētu visu salikt tā kā vienā formā, varbūt, lai, tā kā kaut kādā ziņā varbūt būtu vienkāršāk. To būtu pagrūti realizēt, un es pieņemu, ka tur būtu lielai izpētei jābūt, lai šo izveidot. Šobrīd, principā, šis te esošais mehānisms diezgan veiksmīgi strādā. Protams, jebko mēs varam gribēt pilnveidot, un droši vien, kad pie tā ir jādomā. Bet, šobrīd runāsim par to, kā tas šobrīd ir. Respektīvi, tātad šobrīd TAPI glabājās tātad šīs te 4 lietas teritorijas izmantošanas abūs noteikumu vispārīgās daļas ievadas forma, funkcionālo zonu forma, TINU, un abūs parametru forma zem projekta sadaļas. Attiecīgi, ja mums ir izvēlēts aktīvs projekts, tad mēs šīs 4 ekrāna formas izmantojam, lai tad ievadītu abūs parametrus. Tā ir tā kā minimālā tā būtiskā informācija, kuru būtu jāpaņem, lai saprastu, kā mēs strādājam un veidojam TIAN.
tālāk es varētu nošērot tātad mūsu testa vidi, un mēs varētu pamēģināt sākt tātad izveidot kaut ko līdzīgu Tianam un attiecīgi arī izmantot šo te veidošanas funkcionalitāti. Tātad pamatā sākotnēji tad mēs izvēlamies kādu atsevišķu projektu. Šobrīd es testu ideju izvēlējies pašvaldības, teiksim, lokālu plānojumu. Meklēsim attiecīgi, piemēram, šo te. Attiecīgi, sākot izstrādāt teritorijas izmantošanas sabūves noteikumus, tad sākotnēji ir jāizvēlās šī te forma. Šeit jau mēs redzam, kad mums ir jau dati savadīti. Mēs varam arī uzsākt izstrādi no jauna, tad dzēšot esošos datus. Un tas nozīmē to, ka pirmais solis sākot izstrādāt lokālu plānojumu vai arī teritorijas plānojumu, mēs izvēlamies, kādu struktūru mēs tad izmantosim. Vienkārši to struktūru, tas nozīmē to, ka mums pastāv šīs te 4 sadaļas. Vai pilno struktūru, kurā tad ir jau definētas sadaļas un apakšsadaļas, kuras ir obligātas, attiecīgi viņas nav dzēšamas, un ja kāda no šīm te, teiksim, apakšnodaļām definētajām paliks neaiztikta, tad tādā gadījumā būs pazīme par nenosaka. Attiecīgi izvēlamies tad struktūru, šajā gadījumā paņemsim pilno struktūru. Šobrīd sistēma tad veido šo te veidni. Drīzāk mazliet mazs brīdis ir jāuzgaida. Paralēli es esmu atvērs, teiksim, teritorijas plānojumu datus, lai mums būtu kaut kāda informācija, ko mēs ievadam. Nebūtu jāraksta no nulles. Lūk, tad šobrīd ir izveidota tukša forma. Kā redzam, plusi jeb iespēja funkcionalitāti izveidot kaut ko ir 1., 2., 3. un 6., 7. sadaļā. Tad 4., 5. sadaļas informācija jeb datus mēs šajā formā nevadam. Tā nav saistīta ar vispārīgo daļu. Tās ir prasības konkrētai zonai vai tinam. Attiecīgi, tad tās mēs radām jau šajos te divās nākamajās ekrāna formās. Tad sāksim ar vispārīgo daļu. Pieņemsim to, kad mēs gribam izveidot sadaļu definīcijas, kurā būtu iekšā līdzīgi kā teritorijas plānojumā veidotas, teiksim, šeit ir definīcijas, pirmās nodaļa ir noteikuma lietošana, un tad ir definīcijas. Attiecīgi, pirmais punkts mums būtu šis te, lai izveidotu pirmo punktu zem definīcijām, pretī spiežam tātad izveidot. Liekam iekšā, attiecīgi ierakstam šo te noteikumu punktu. Šajā gadījumā viņš ir kā punkts, līdz ar to tad man nav nepieciešams norādīt, ka sadaļa būs virsraksts, un vienkārši saglabājam. Līdzīgi šī te, teiksim, apbūs noteikumu veidošanu, viņa notiek kokveidā. Ja mēs vēlamies nākamo punktu, šeit, teiksim, skatāmies zem definīcijām, iespējams arī varbūt nav. Šeit ir daudz definīciju.
Attiecīgi, tur tā starpība starp punktu veidošanu vai apakšpunktu ir attiecīgi, kas saka, kur mēs konkrēti tad izvēlamies pievienot. Ja mēs vēlamies papildus punktu, tad mums uz augstāk stāvošo vai nu nodaļu vai punktu ir tātad jāizvēlās, lai mēs kokveidā viņu secīgi tātad šos te punktus spētu izveidot. Numerācija katrā ziņā nav jāievada, numerāciju veids sistēma pati, un šajā gadījumā, piemēram, saistībā ar apakšpunktiem, mēs, piemēram, šim te pirmajam punktam tātad nevis zem definīcijām ņemam, bet jau uz pašu punktu, tātad saglabājot, mēs iegūstam jau kokveidā. Attiecīgi, ja mums būtu vēl šim te apakšpunktam vēl dziļāk, tātad kokveidā jāiet, tad mēs izvēlotos nākamo. Lūk, tas ir saistībā ar struktūras veidošanu. Līdz ar to mēs varam mazliet papildināt varbūt tās šos te punktus. Šeit, protams, ir iespējams rediģēt punktus. Tas nozīmē to, kad kur ļauj sistēmā arī dažādu veidu formatēšanas iespējas. Kā redzam, Rīgas teritorijas plānojuma gadījumā ir izmantots dažādi veidā formatēšanā. Piemēram, šeit ir, lai izceltu konkrētu definīciju saistībā ar apbūvi, piemēram. Tāpat mēs līdzīgi varam izmantot pasvītrošanu, slīprakstu un tā tālāk. Tās ir pamatlietas, lai tad šo te tekstuālo informāciju ievadītu vispārīgajā daļā. Ar šo te principā nebeidzas vispārīgās daļas funkcionalitāti ievadēji. Mums sistēmā ir izstrādāts arī vēl papildus lietas, kas saucās kā atsauces. Ļoti bieži atsauces tiek veidotas, piemēram, uz pielikumiem. Šeit, laikam, ir iezīmējies pielikumu sadaļa, pārlādēšu lapu. Jā, ļoti skaisti šobrīd. Tad varam vispārīgai daļai pievienot pielikums, tad spiežam podziņu, izvēlamies, tad varam arī atzīmēt vairākas datnes reizē. Pievienojam. Katrai datnei mēs tad varam norādīt arī nosaukumu. Piemēram, pirmais pielikums saglabājam. Tad teiksim, transporta plāns. Dažādu veidā mēs varam tad šos te nosaukumu struktūrālu pielikumam veidot, kas līdz ar to arī tad ļauj tālāk attiecīgi veidot atsauces. Tātad labi, paliekam pie 3 pielikumiem. Atsauču veidošana notiek sēkojoši. Šeit mēs redzam, piemēram, ka mums ir bijusi atsauce uz pirmo pielikumu, tad labojot konkrēto punktu, mēs varam iezīmēt tekstu vai, ja mēs rakstam vienkārši spiestu pogu, pievienot atsauci, kur apakšā tad mēs redzam, kad ir vairāki veidi, uz ko mēs varam atsaukties. Mēs varam atsaukties uz aktuālo teritorijas plānojumu, teritorijas apbūves noteikumiem. Mēs varam atsauci veidot uz vispārējiem apbūves noteikumiem, uz paša lokāla plānojumā
vai teritorijas plānojumā, teiksim, punktiem, nodaļu vai pielikumu. Nu, šajā gadījumā es veidošu kā piemēru atsauci uz pielikumu. Tātad ņemam pielikumā. Šeit mēs redzam jau iepriekš izveidotos pielikumus. Tātad, ja mēs gribam transporta plānu izmantot, šeit mēs varam izmantot kā transporta plāns. Otrs ir, mēs varam arī norādīt to atsaucas locījumu, kādā formā mums ir nepieciešams. Attiecīgi, piemēram, mums transporta plāns bija otrais pielikums. Tad mēs varam tad šo te atsaucu veidot šādā veidā. Attiecīgi būtiski ir labojot pēc tam turpmāk neaiztikt, jeb nedzēst, nelabot šo te daļu, kas tiek veidot kā koda daļa, lai sistēma saprastu, tātad šo te atsauci, bet atsaucas apraksta tad ir veidot šais te kvadrāti iekavās. Kā redzam, ja mums ir izveidota, tad šī te atsauce mēs nospiežot, tad viņi jau konkrēti nostrādā un šeit lejuplādē to konkrēto pielikumu, bet, kad ir izveidots šī te teritorijas izmantošanas abūs noteikumu datne, tad tādā gadījumā dinamiski jau lietotājs lasot, piemēram, nospiežot uz dinamisku atsauci, viņš tiks novirzīts jau uz konkrēto pielikumu. Nu, lūk, līdzīgi arī būtu, ja mēs, piemēram, izveidotu atsauci uz kādu noslēgumu jautājumu punktu, piemēram, šeit mēs varētu izveidot atsevišķus vairākus punktus, piemēram, protams, saturiski, iespējams, šis nav tas labākais variants, bet mums pamatā ir šobrīd jāsaprot tātad funkcionalitāti, nes saturs. Attiecīgi šajā gadījumā, piemēram, es vēlētos izveidot atsauci uz kādu no punktu noslēguma jautājumiem, piemēram, rakstot un pievienojam atsauci uz punktu. Šeit mēs varam rakstīt iekšā tātad daļu no teksta, kas ir, un tādā gadījumā sistēma jau atrod konkrēto punktu. Attiecīgi, pievienojam tātad. Šeit mēs varam atstāt šo te simbolu, jo sistēma sapratīs pēc punktu ģenerēšanas, kāds ir nepieciešams norādīt šo te atbilstošo punktu. Un varam pabeigt tekstu. Saglabājam. Un redzam, ir, kad izveidot atsauci. Viņš arī tātad pārvirza, teiksim, šo te PDF datni, pēc tam uz konkrēto abūs noteikumu punktu. Līdzīgi arī varam atsaucas veidot tad uz, neveidojam jaunu, tad varam veidot atsauci uz Ianu. Vai atsauci uz vispāriem apbūs noteikumiem. Līdzīgi kā iepriekš mēs šeit varam kvadrāti iekavās pamainīt, ja mums ir nepieciešama šī te atsaucas locījuma tekstu. Un pie saglabāšanas tātad viņas veidojās kā šīs te dinamiskās atsaucas. Būtībā papildus, ko vēl neizgājām, nepaskatījāmies, tad par sadaļu veidošanu, lai būtu vieglāk saprast, mēs varam šobrīd redzam, ka mūsu abūs noteikumiem nav numerācijas, īsti varbūt pagrūti mums varbūt ir saprast, līdz ar to mēs varam veikt numerāciju. Tad šajā gadījumā tas
būt vai nu izveidot jau uzreiz TIN izdruku, vai mēs paņemam, apkopojam funkcionālās zonas un TIN datus. Attiecīgi sanāk pārģenerējam. Sistēma tad tādā gadījumā veids tātad TIN numurēšanu. Es domāju, ka tas ilgi mums šajā gadījumā, par cik nav daudz abūs noteikumu punktus, varētu arī neaizņemt. Sistēma strādā numerācijas. Mēs paralēli varbūt arī varam iet uz priekšu saistībā ar jau funkcionālām zonām. Attiecīgi tālāk, lai mēs šai te 4. un 5. sadaļai papildus iegūtu informāciju, tad mums būtu jāizmanto šīs te papildu formas, kas saistīts ir ar funkcionālo zonu definēšanu un teritorijas izmantošanas abūs noteikumiem. Līdz ar to ejam uz teritorijas izmantošanas abūs noteikumiem. Šeit mēs redzam jau, kad, teiksim, ir kaut kas izveidots. Varam arī atverot padzēst ārā kādu zonu. Atšķirība starp lokālu plānojumu un teritorijas plānojumu ir šī te viena iezīme, kad teritorijas plānojumā noteikti nekad nebūs piesaistīto zonu. Attiecīgi sanāk teritorijas plānojumā, tātad mēs veidojam visas zonas no nulles. Visas principā būs ar šo te pazīmi pelēko. Bet lokāli plānojumā par cik, teiksim, šis plānošanas dokuments ir secīgs, teritorijas plānojumam attiecīgi pašvaldībā vēl var būt kādi citi lokāli plānojumi spēkā esoši, kuros ir definēts jau attiecīgi funkcionālās zonas un to nosacījumu. Un, lai vieglāk būtu izstrādāt lokālu plānojumu, piemēram, un nebūtu no jauna, teiksim, šīs te zonas jāveido, mēs varam pārņemt šīs te jau iepriekš veidotās normas mūsu, teiksim, lokālu plānojumā. Līdz ar to teritorijas plānojumā nebūs šīs te pārvaldītas piesaistītās funkcionālās zonas, būs tikai izveidot jaunu, bet lokālu plānojumā šī te funkcionalitāte pastāv. Līdz ar to šeit mēs saucamajā modālajā logā mēs varam redzēt visu spēkā šajā brīdī spēkā esošās funkcionālās zonas. Attiecīgi stājoties spēkā kādam lokāli plānojumam, šīs saraksts papildinās ar šī te lokāli plānojuma zonām, un tas nozīmē to, ka arī tos parametrus var jau izmantot tad jauna lokāla plānojuma izstrādē. Lūk, piemēram, atstāsim tikai šīs te 3 zonas, saglabājam. Līdzīgi arī tad mēs šeit varam noņemt to zonu, ja tomēr mums ir gadījusies situācija, ka mēs mainām kaut ko lokāla plānojuma risinājumā, un šī zona vairs nav nepieciešama. Attiecīgi saglabājam. Šajā gadījumā sistēma tad jau importē visu informāciju lokāli plānojumā saistībā ar šīm te piesaistītajām zonām. Ne tikai, teiksim, katras tāds funkcionālās zonas šos te izmantošanas veidus, aprakstus, individuālos nosacījumus, bet arī jau uzreiz abūs parametrs, kas nozīmē to, kad izstrādājot lokāli plānojumu, nav šie te abūs parametri piesaistītām zonām jādefinē. Lūk, ir bijuši gadījumi, kad ir bijis jautājums, kā var labot piesaistītās zonas parametrus. Ja tur kaut kas ļoti minimāli mainās, piemēram, es nezinu, paņemsim šo te pašu GS1 zonu. Šajā gadījumā, piemēram, man teiksim, aprakstā kaut kas ļoti minimāli mainītos, pēc būtības, ja ir kaut kādas izmaiņas zonā, kaut vai tas ir aprakstu līmenī,
visdrīzāk arī no sistēmas viedokļa šī ir jauna zona, tad ir iespējams veikt šīs te zonas kopēšanu, kopējot tad sistēmā visu, ieskaitot, teiksim, izmantošanas veidus, ieskaitot šos te citus noteikumus. Tad no šīs te spēkā esošās, jeb piesaistītās zonas tātad nokopē. Šeit mēs varam tātad papildināt, kas mums ir nepieciešams. Nu, pieņemsim, šajā gadījumā mums nāk klāt, nezinu, vasarnīca apbūve. Tad saglabājam šeit viena maza nianse saistībā ar testa vides darbību, kas produkcijā neeksistē. Tad šādu problēmu produkcijā, diemžēl, vai par laimi nav. Šis ir tomēr tikai testvids. Tomēr tā ir testvidi, mums ir izstrādes vidu un attiecīgi mēdz būt gadījumi, kad veidojot kaut ko jaunu, arī rodas problēmas pie esošā. Tad saglabājam. Šeit mēs redzam, mums izveidojas tātad ZS12 zona, kas ir individuāli šim te lokāli plānojumam. Jaunu veidojot, nekopējot zonas, tātad mēs jau paņemam no šī te esošā zonu groza, piemēram, tehnisko apbūvi paņemsim. Šeit sistēma jau iedala mums tad pēdējo brīvo indeksu. Attiecīgi pamatinformācija, izmantošanas veidu apraksti, visi tātad ir atbilstoši tie, kādi ir vispārējos apbūves noteikumos, attiecīgi maksimālais sākotnēji izmantošanas veidu grozs, no ko mēs tad varam kaut kādas liekās lietas izņemt ārā. Pieņemsim, mums papildu izmantošanas veidu šeit zonai nebūs. Šeit arī visdrīzāk ar saglabāšanu ir ok. Tad tālāk viena nianse ir tā, ka, lai citus noteikumus mēs ievadītu, sākotnēji ir jāizveido zona, jāsaglabā, un pēc tam rediģējot, tad mēs varam jau zonai veidot šos te citus noteikumus. Paņemsim kaut ko no, teiksim, esošā plānojuma, lai nav no nulles šis te jāvada iekšā. Tad citi noteikumi tad ir šī sadaļa pie katras funkcionālās zonas, kur mēs tad vadam arī līdzīgi kā jau vispārīgajā daļā šos te citus noteikumus iekšā. Arī šeit tiek izmantota kokveida struktūra, papildus numerāciju šeit nav jāveido, viņa automātiski šeit veidojās it kā individuāli no viens, bet apkopojot jau vispārīgās daļas, funkcionālā zonu un abūs teritorijai īpašiem noteikumiem, šos te citus noteikumus, šī te kopējā numerācija tad arī veidojās. Līdz ar to šeit mēs tīri izvēršam un skatāmies, kā mēs esam veidojuši. Attiecīgi, ja man ir nepieciešams šim punktam kāds apakšpunkts, arī līdzīgi es vadu viņu iekšā pie konkrētā punkta. Šeit izvēršot visu, mēs redzam vienu punktu, piemēram, pieliksim divus. Nebūtu viss vienāda informācija, tad pieliksim vēl vienu, teiksim, mums būtu 2 punkti. Attiecīgi, un vienam mums tad ir apakšpunkti. Lūk, tādā veidā, principā, tad mēs veidojam šo te citu abūves noteikumu, kas ir konkrēti tikai attiecinām uz šo te individuālo funkcionālo zonu, attiecīgi pie katras funkcionālās zonas. Mēģināsim saglabāt, iespējams, tur tāpat problēma, jā. Tā. Kā nākamo indeksu. Tad šis gan es atgādināšu vēlreiz produkcijas vidē neeksistē. Šī ir tikai testu vides tāda īpašība, kur mēs noteikti
Laika gaitā arī salabosim. Ok, tad esam izveidojuši, piemēram, funkcionālo zonu grozu. Gribam apskatīties, kā tas izskatās, teiksim, pašā dienā. Šeit visdrīzāk, teiksim, nepārtraukta datu atjaunošana nenotiek, bet ir atsevišķās vietās, kur informācija parādās attiecīgi, lai mēs precīzi numerāciju redzētu, tad mēs palaižam šo te apkopošanas, teiksim, procesu, kur sistēma tātad no visām šīm te datu tabulām tad savēl kopā mūsu abūs noteikumus. Līdzīgi arī ir veidošana kā funkcionālām zonām, tad arī teritorijām ar īpašiem noteikumiem. Tad viņa veidojās savā sadaļā. Attiecīgi arī šeit varam redzēt, kad lokāla plānojumam ir pieejams piesaistītās zonas, tad piesaistītie tini. Attiecīgi, ja teritorijas plānojumā vai kādā citā lokāla plānojumā šāda veida tins jau ir noteikts, tad mēs varam pārvaldot, pielikt vai noņemt nost. Piemēram, paņemam nost kaut ko. Varam izveidot jaunu, piemēram, izveidosim kādu citu zonu. Šeit līdzīgi tāpatās kā funkcionālai zonai, protams, nav bloks, kas saistīts ir ar izmatušu veidiem. Šeit būtiskākā lieta, protams, tinam ir tad šie te citi noteikumi. Varam pierediģēt nosaukumu, ierakstīt pamatinformāciju, ja nepieciešams, kā arī saglabājot pēc tam šo te zonu rediģējot, mums ir funkcionāls iespējas tātad jau veidot šos te tin pašus nosacījumus. Sameklēsim arī no teritorijas plānojums. Šeit mēs sameklējam jau ātri vienu tīnu. Tad redzam, ka iepriekš nav tikusi vadīta iekšā informācija saistībā ar parametriem vai pamatinformācijas, bet ir paši citi nosacījumi. Liekam iekšā. Tad šie te nosacījumi arī līdzīgi veidojās kā funkcionālai zonai. Teiksim, tā ievade ir tāda pati. Ja nepieciešamības, ja mums vajag dziļāk, kā saka, apakšpunkts, tad mēs secīgi viņus veidojam. Un pēc tam saglabājam. Iespējams, jūda būs tāpat, jā. Bet tas šajā gadījumā mums testam visdrīzāk netraucē. Saglabājam to 29. indeksu, kādu mums iedalīts. Ok, varam pastīties pie teritorijas abūs noteikumiem. Šobrīd mums numerācija izskatās visdrīzāk vajadzētu arī šeit secīgi arī mums smuki ir izveidojusies numerācija. Līdzīgi, protams, mēs varam skatīt arī pašā tienā, teiksim, uzģenerējot tienu datni. Tas nozīmē to, ka izveidojam izdruku. Kāpēc šis te process ir atsevišķi palaižams? Tāpēc, kad tieši šī te iemesla dēļ, kad apkopošana un tad pārnumerācija viņa aizņem savā ziņā savu laiku. Un lietotājām pēc būtības būtu jāskatās, teiksim, veidojam šos te noteikumus, esam kaut kādu, teiksim, laiku strādājuši pie viņiem. Tad arī varam to numerāciju pārģenerēt, bet tas funkcionāli mums netraucē, principā, veidot abūs noteikumu saturu.
Nu, lūk, tad izveidojās mums šie te abūs noteikumi. Divi varianti, kā mēs varam tātad piekļūt šai te ģenerētajai datnei. Viens variants ir izmantojot šo funkcionalitāti. Esam tādu maziņu bultiņu izveidojuši, kas ļauj tātad lejuplādēt datni, atverot viņu, tātad mums jau veidojam šīs te cians, un tad varam pastīties pie reizes, varbūt tās, kā mums strādā šīs te dinamiskās atsauces. Šeit, piemēram, mums ir atsauce uz spēkā esošā teritorijas plānojuma dienu. Attiecīgi, taisīsim viņu varbūt tās jaunā cilnē. Līdzīgi arī ir uz vispārējiem abūs noteikumiem. Teiksim, lietotājs nospiež, tad mēs uzreiz nonākam pie vispārējiem abūs noteikumiem. Ja izmantojam tad šo te, ja izmantojam šo te atsauci uz pielikumu, tad nospiežot to, tad mēs nonākam jau pie mūsu pielikumu. Šeit, protams, testā nolūkos mums saturā pielikumam pievienots ir dokuments ar, varētu teikt, ka tukšu saturu, bet, principā, lai saprastu, kā tas strādā, tad, es saku, šis mums der. Nu, lūk, šeit ir arī atsaucēji uz punktu, kā redzējāt, veidojot, teiksim, aprakstā bija nenoteikts punkts, nu, šeit ieģenerējies 140. punkts, attiecīgi jau nospiežot mūs aizved uz konkrēto punktu. Līdz ar to gala lietotājiem šādā veidā tad šīs tians ir vieglāk lasāms un nu, teiksim, ar atsaucēm mēs varam teiksim, palīdzēt lietotājiem vieglāk iepazīties ar teritorijas izmatušas abūs noteikumiem. Ņemot vērā, ka tā testu vidi es pieņemu, tur tā problēma, tāpēc visdrīzāk šeit tas lejuplādes links nestrādā, bet pēc būtības viņš atvērtu vaļā šo te pašu spēkā esošo dokumentu, kurā tad jau var, teiksim, ja tā ir atsauc uz zvanu, piemēram, no kaut kādiem nu, teiksim, uz atsevišķiem punktiem, tad viņš jau var konkrēti šeit spēkā esošā teritorijas plānojuma vispārīgā daļā, piemēram, meklēt kaut kādu attiecīgu punktu vai informāciju. Nu, tādā veidā varam izmantot šīs te dinamiskās atsauces arī teritorijas plānojuma līmenī. Nu, lūk. Tad vēl viena atsevišķa sadaļa ir, kā jau minēju, saistībā ar abūs parametriem. Tad abūs parametrus mēs veidojam šai te teritorijas izmantošanas abūs parametru formā. Attiecīgi, principā, viņas ir atkarīgas tieši gan no funkcionālo zonu, esamības un arī teritorijām ar īpašiem noteikumiem. Attiecīgi, atverot formu, mēs redzam, piemēram, šobrīd, kad šeit ir abūs parametri iesaistītām zonām. Tas nozīmē to, ka mums nav šie te abūs parametri jāveido, mēs piesaistam no cita šī te plānošanas dokumenta, un mēs jau pārņemam šīs te normas. Protams, arī mēs varam paskatīties, kas lācītim ir vēderā, attiecīgi paskatīties vērtības, kādas ir. Tā pašā laikā arī, protams, paskatīties pārskatu. Attiecīgi pārskats ir dinamisks, šeit ir iespējams arī, teiksim, ja nav nekas noteikti saistībā ar zemesienību platību, tad mēs varam atsevišķi, teiksim, lai vieglāk būtu pārskatīt šīs te kolonas noņemt un
ir vēl papildus funkcionalitāte eksportēt tātad uz PDF-u vai Excel tabulu. Tā. Izveidot zonu, protams, mēs varam, izmantojot funkcionalitāti, izveidot jaunu. Attiecīgi, mēs varam izveidot šos te abus parametrus tām zonām, kuras tātad mums ir formā par funkcionālām zonām ir izveidotas. Attiecīgi, izvēlamies kādu no abus parametra veidu, piemēram, jaunizveidotā zemesgabala platība. Tad, attiecīgi, tālāk izvēlamies funkcionālās zonas, pārnesot pie izvēlētajām vai nu visas, vai nu attiecīgi pa vienai mums nepieciešamās, piemēram, būtu mums šeit divas. Un tad ir papildus vēl nosacījumi. Papildus nosacījumi, tas nozīmē to, ka dalītī jau mēs varētu tās vērtības norādīt, piemēram, atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam, kas pēc būtības, manuprāt, līdz šim ir visbiežāk izmantotais papildus nosacījumu veids par stāvu skaitu vai arī atbilstību tinam vai zemes vienībai neesmu daudz šobrīd identificējis, bet tieši saistībā ar teritorijas izmantošanas veidu šo gan diezgan bieži esam redzējuši. Tad šeit droši vien, ka tad es pāriešu uz atpakaļ uz prezentāciju, jo šeit ir tas minētais Mērfijs strādā, kas mums diemžēl neļauj pilnvērtīgi veidot šos te parametrus. Attiecīgi šeit mēs varam dažas zonas, piemēram, labi, atstājam visas. Viņš mums izveido, bet mums viņš pie izvēlētajām nesaglabā. Līdz ar to šeit ir savu veidu kļūda, bet šis te arī pastāv mums tikai šobrīd testu vidē. Tad es pārslēgšu šobrīd uz prezentācijas daļu. Prezentācijas daļu, kurā tad varēsim pastīties, kurā iziesim cauri tad šiem te abūs parametriem. Tad līdzīgi kā jau es rādīju konkrētajā formā, izvēlamies abūs parametra veidu. Piemēram, šajā gadījumā, ja tas būtu minimālā jaunizveidojumā platība, attiecīgi tālāk izvēlamies kādai zonai mēs, piemēram, vēlamies šos te parametrus veidot. Tālāk mēs tad izvēlamies šo te papildus nosacījumu un attiecīgi spiežam podziņu saglabāt un turpināt. Pēc saglabāšanas tātad sistēma mūs novirza tālāk nākamā šķirklī par šī te papildus nosacījumu piemērošanu. Attiecīgi nevienmēr, piemēram, mums vajadzīgs būtu šo te funkcionalitāti izmantot visām zonām, tad mēs jau varam izvēlēties vienu zonu, šajā gadījumā, piemēram, GS5, kurai tiks piemērots, piemēram, nosacījums saistībā ar vērtību ievadi atbilstoši izmantošanas veidām. Attiecīgi, kad šeit ir veikta izvēle, tad arī līdzīgi veicām saglabāšanu un turpināšanu, kas mūs noved pie vērtību ievades. Līdz ar to tad mēs šim te abūs parametram tad ievadam jau datu laukos atbilstošās vērtības. Šeit mēs redzam, ka savrupmā abūs teritorija ir smuki sadalīta pa izmantošanas veidiem. Ja ir atbilstošā atruna, tad tādā gadījumā šīs te atrunas arī saliekam katram izmantošanas veidam. Un gala rezultātā tad saglabājam šo te abūs parametru. Attiecīgi, tad
pēc saglabāšanas tad mums šai te sarakstā tad veidojās šie te ieraksti bez pazīmes piesaistīts, kurus ir iespējams dzēst, labot, atjaunot, tad arī skatīt tālāk pārskatā. Tādā veidā, teiksim, gūstot pilnvērtīgu informāciju saistībā ar parametriem un funkcionālām zonām. Tālāk varbūt tās varētu mēs paskatīties, vai ir kaut kādi jautājumi saistībā ar šo. Kolēģi ir laikam kaut ko atbildējuši, vai ir kādam kaut kādi jautājumi. Ja ir kaut kas tiešām no šī te, ko es esmu stāstījis, kas ir kādi jautājumi, tad droši varat arī pacelt varbūt roku. Jā, un es paralēli, sveiki visiem, labrīt, paralēli aicinu visiem ieiet čatā un nobalsot. Tur es ieliku aptauju par funkciju, kas šobrīd eksistē, kad katrai funkcionālai zonai vai tinam ir beigās jānomaina status sagatavot, pirms mēs varam sagatavot pašus abus noteikumus, un tad ir jautājums, vai šī funkcija ir tā kā lieka darbība un jums tikai traucē, vai arī tā ir noderīga un jūs to izmantojat, un tad arī mēs vēlāk domāsim, vai viņu izņemt ārā. Tiem, kam varbūt tā aptaujas, redzu, ka daudziem iet, dažiem saka, ka neiet, tad var uzrakstīt vienkārši čatā savu viedokli, jo mums likās, ka sākotnēji, ka viņu veidoja sen atpakaļ, tad bija doma jau arī tāda, ka tādā veidā tur arī gan pats izstrādātājs var kontrolēt līdzi, pie kuras zonas ir vēl kaut kas ir jāapskatās, jāpiestrādā un pie kuras ir kārtībā, un tādā veidā mainot to statusu ir iespēja pārskatīt to visu, bet dažos gadījumos, kad mēs testējam, tu liekas, ka tas varbūt nav nepieciešams un tikai traucējuši, ka tur viss ir jāmaina. Lai gan, ja ievada, varbūt tas ir pamanījuši, ir visām zonām savadīt arī ģeotopiskie dati un tam līdzīgi, tad tur ar vienu podziņu var kā piespiest sagatavot visas un viss mainās. Tā kā arī nav tik traki, ja tu atrod to īsto. Bet, ja neviens viņu neizmanto vai gandrīz neviens, tad varbūt tās nav arī jēgas viņu atstāt. Tā kā čatā lūdzu nobalsojiet. Ja nav viedoklis, tad arī tur izvēle nav viedoklis, nevis mēģināt izdomāt. Tā kā paldies, jā. Principā, lai saprastu droši vien, ka jūs varat mēģināt testu vidē parādīt, kur vismaz šī funkcionalitāte dzīvo, attiecīgi zem funkcionālām zonām, ja mēs aizejam, tad atverot mūsu funkcionālo zonu. Manuprāt, tas bija tad, kad šeit, laikam, ja nav ģeotopiskie dati klāt, tad īsti sagatavot arī, laikam, nevarēja sagatavot. Varēja tad, kad piesaistīti šie ģeotopiskie dati bija. Jā, bet tādā gadījumā tad tas status tiek nomainīts no izstrādē uz sagatavot. Un kamēr nav šis te veikts, tikmēr arī tālāk nav iespējams veikt tad teritorijas izmantošanas abūs noteikumu izstrādes pabeigšanu. Tad primāri jābūt pirmkārt visai atjaunotai informācijai attiecīgi uzģenerētam pēdējiem tienam. Ja ir kādas izmaiņas bijušas funkcionālajās zonās, tad attiecīgi šī funkcionalitāte nepastāv. Ja ir aktuāli dati, attiecīgi sanāk tā, kad nav papildus kāds vēl abūs noteikuma punkts pievienots vai kāds abūs parametrs labots, tad tādā gadījumā šī funkcionalitāte ir aktīva un ir iespējams veikt sagatavošanu. Attiecīgi manā gadījumā sanāk, mēs bijām veikuši darbības ar abūs parametriem, tāpēc funkcionalitāte bija neaktīva. Teiksim, tas veidojās šeit pie papildus informācijas, tad ir reāli redzams, teiksim, pēdējais rediģēšanas datums, kas ir izriet no tad mūsu veiktām darbībām un izdrukas veidošanas. Tātad šobrīd sanāk pēdējā izdrukā, un mēs varam vai nu lejuplādēt šeit, vai otrs variants bija zem aktuālās redakcijas, kur pēc tam vēlāk varam arī aiziet. Attiecīgi
šobrīd ir divas iespējas ir pārbaudīt dienu. Tad mēs skatāmies, vai ir visi tad objekti sagatavoti. Šeit stāsts ir tieši par tiem, kas ir veidotie. Tātad, ja ir, pievienot būtu bijuši šie te ģeotelpiskie dati, būtu iespējams sagatavot visas šīs te zonas. Nu, lūk, šis bija saistībā, tad šī te aptauja saistībā ar to. Nu, protams, es domāju, ka jebkurā gadījumā visi šo te funkcionalitāti daļai izmanto, jo nav iespējams tālāk, teiksim, publicēt bez sagatavošanas, jā. Nu, lūk, tā.